Pirms 800 gadiem Čingis Hana armijas iekaroja pusi no zināmās pasaules. Viņa pēcteči joprojām nes sevī šo kareivīgo asiņu mantojumu, un viens no viņiem tikko ir iekarojis MMA. Tieši tā. Šis ir Enks Orgils Batars Hu stāsts. Mocītājs, pasaules čempions svara kategorijā Bantamweight organizācijā ONE. Un neviens to neparedzēja. Mēģina viņu dabūt ārā. Enks Orgils Batars Hu. Dzimis 1988. gada 30. decembrī Kovdā, Mongolijā. Pirms viņu pazina kā mocītāju, viņš nāca no skarbajām Mongolijas stepēm, vietas, ko veidojusi izturība, cīņas māksla un izdzīvošana. Viņš nepiedzima MMA prožektoru gaismā. Viņa tēvs bija nabadzīgs, kravas automašīnas vadītājs, un nekas viņa bērnībā neliecināja par vieglu ceļu uz virsotni. Ja Enks Orgils vēlējās nākotni cīņās, ņem tā bija jāizcīna pašam. Enks Orgils debitēja kā profesionālis MMA 2017. gadā. Tāpat kā daudzi cīkstoņi no Mongolijas, viņš izveidoja savu reputāciju reģionālajā apritē, cīnoties ar jebkuru, kurš bija gatavs stāties pretī viņam. Pirmie gadi bija tālu no glamūra. Bez pasaules čempiona tituliem, bez lielām pūlēm un bez startautiskas atpazīstamības. Tikai nelieli pasākumi, sīvi pretinieki un mongoļu cīkstonis, kurš centās izveidot sev vārdu cīņa pēc cīņas. Cīņa pēc cīņas Enks Orgils turpināja uzvarēt. Un ar katru uzvaru sapnis, kas agrāk šķita neiespējams, sāka kļūt par realitāti. Kad viņš pabeidza savu posmu AMGL 1, viņš bija kļuvis par vienu no daudzsološākajiem MMA cīkstoņiem Mongolijā. Taču reģionālais konteksts varēja tikai palīdzēt tam, lai AMGL kļūtu par vienu no daudzsološākajām AMGL 1 cerībām. Tas bija nepieciešams, tas palīdzēja. Šī iespēja radās 2022. gadā ceļš uz ONE. Lai iegūtu līgumu ar ONE Championship, Enks Orgilam bija jāuzvar divās cīņās. Pirmajā cīņā, lai iegūtu līgumu, iekšā. Ceļā uz līguma iegūšanu, Camino a la Obra, viņš pilnībā kontrolēja pirmo raundu, meklējot iespēju piespiest pretinieku padoties, taču tas viņam neizdevās. Vai tu redzi? Otrajā raundā viņš sasniedz to, ko vēlējās, un beidza cīņu ar rear naked choke paņēmienu. Viena cīņa pārvarēta. Palika vēl viena, kas jāuzvar. Fināls bija pret Batočiru Bacaikanu, vēl viena mongoļu cīkstoni, kurš stājās starp viņu $100,000 līgumu un vietu pasaules lielākajā cīņas mākslu arēnā. Tikai 69 sekundēs Enks Orgils izdarīja postošu sitienu, kas no nekurienes nogāza Bacaikonu uz grīdas. Enks Orgils. Bāterku tikko bija ieguvis $100,000 līgumu un vietu ONE Championship. Puika no Koftas devās uz pasaules skatuvi. Un tas bija tikai sākums. Viņa pirmais pārbaudījums pienāca pret Adonisu Seviljeno 2023. gada aprīlī. No paša sākuma Seviljeno turēja līdzi Enkam Orgilam. Enks Orgils saglabāja mieru, kontrolēja cīņas gaitu un prata izvēlēties īsto brīdi visa dueļa laikā. Kad atskanēja beigu zvans, tiesneši piešķīra viņam uzvaru ar vienbalsīgu lēmumu. Uzvarētājs.
Ja uzvara pār Adonisu Seviljano pierādīja, ka Enks Orgils ir pelnījis savu vietu One Championship, tad viņa nākamā cīņa pierādīja, ka viņš ir daudz bīstamāks nekā cilvēki domāja. Viņam pretī stāvēja Rokijs Baktols. No paša sākuma Enks Orgils nezaudēja laiku, izdarot nepielūdzamu spiedienu un piespieda Baktolu aizsargāties. Enks Orgils atteicās dot Baktolam laiku domāt, izdarot graujošas kombinācijas, kas atstāja Baktolu bezpalīdzīgu, līdz tiesnesim nācās apturēt cīņu. Un tehniskais nokauts pirmajā raundā. Tā vienkārši Enks Orgils bija sev pieteicis kā nopietnu draudu šajā divīzijā. Enks Orgils sastapās ar savas karjeras grūtāko izaicinājumu – Janu Lomarku Sangdžao. Jau no pirmā raunda Enks Orgils turēja līdzi Sangdžao tempam un atteicās ļaut sevi iebiedēt. Cīņai turpinoties, viņš sāka pārņemt kontroli. Tad pienāca beigas. Enks Orgils pielietoja kimuru un stingri pievilka, neatstājot nepārspētajam čempionam citu iespēju kā padoties. Pirmo reizi savā karjerā Čanslo Marks Sangdžao bija piedzīvojis sakāvi. Un trešo cīņu pēc kārtas One Championship turnīrā Enkam Orgilam pacēla roku. Līdz tam brīdim viss bija noritējis nevainojami. Izskatījās, ka Enks Orgils tieši dosies cīnīties par titulu. Kad viņš sastapās ar Artjomu Belaku. Jau no pirmajiem mirkļiem Belaks atteicās ļaut Enkam Orgilam noteikt tempu vai pat domāt. Cīņai turpinoties, Belas pārņēma kontroli un sāka sistemātiski sagraut Enku Orgilu. Beidzot tiesnesis uzskatīja, ka ir redzējis pietiekami un iejaucās, lai apturētu cīņu. Ak, mans Dievs, Vatars ir savainots. Pirmo reizi kopš ierašanās One Championship Enks Orgils Batarhu bija piedzīvojis zaudējumu. Tagad jautājums bija vienkāršs. Kā viņš atbildētu? Pēc zaudējuma pret Belaku Enks Orgils atgriezās 2025. gada janvārī, lai stātos pretī Āronam Kaņarte ar vēlmi kaut ko pierādīt. No paša sākuma viņš bija koncentrējies, piespiežot Kaņarti jau no paša sākuma ieņemt aizsardzības pozīciju. Savā pirmajā kausa spēlē. Ne. Un brīdis, kuru viņš bija gaidījis, pienāca, un Enks Orgils to izmantoja ar sāpju paņēmienu, kas piespieda Kaņarti padoties.
Šeit viņi ir. Atspēle bija pabeigta. Sakāve viņu nebija salauzusi. Tā viņu tikai bija aizkavējusi. Un tagad, atguvis pārliecību, Engs Orgils bija gatavs vēl lielākam izaicinājumam. Atgriezies uz uzvaras ceļa, bet tikai vienas uzvaras attālumā no iespējas cīnīties par titulu. Viņa ceļā stājās Džeremijs Pakativs, bīstams veterāns, kurš pazīstams ar savu sīkstumu. Engs Orgils ātri uzbruka ar griezienveida spērienu, kas satricināja Pakativu. Atšķirībā no dažiem viņa iepriekšējiem pretiniekiem, Pakativs atteicās padoties. Katrs rauns bija sīvs, un katra sitienu apmaiņa bija izšķiroša. Bet Engs Orgils saglabāja disciplīnu. Pēc 3 ļoti sīviem raundiem tiesneši paziņoja savu spriedumu. Vienbalsīgs lēmums. Engs Orgils bāt ar kū. To atkal bija paveicis. Un vēl svarīgāk, viņš bija ieguvis iespēju cīnīties par ONE pasaules čempiona titulu svara kategorijā līdz 61 kg. Starp viņu un titulu stājās viens no labākajiem cīkstoņiem pasaulē. Viss, par ko Engs Orgils bija cīnījies, viņu bija atvedis līdz šim brīdim. Iespēja cīnīties par ONE pasaules čempiona titulu svara kategorijā līdz 61 kg. Starp viņu titulu stājās viens no labākajiem cīkstoņiem pasaulē. Fabricio Andrade. Atgriezies. Pirmais rauns bija sīvs. Abi cīkstoņi apmainījās ar netīriem sitieniem klincā. Otrajā raundā Engs Orgils pārņēma kontroli, pārspēja Andradi sitienos no distances un divreiz viņu nogāza, gandrīz pabeidzot ar aizmugurējo žņaukšanu. Bet gongu skaņa izglāba viņa pretinieku. Žņaukšana, bet gongu skaņa izglāba Andradi. Darsi! Trešajā raundā Andrade uz īsu brīdi atrada savu ritmu ar dažiem precīziem sitieniem. Engs Orgils atbildēja ar vēl vienu nogāšanu un vēl vairāk sitieniem uz zemes. Ar žņaukšanu. Tad 4. raundā Engs Orgils iedzina Andradi stūrī un devās uzbrukumā. Kad Andrade atklāja muguru, mocītājs viņam palietoja aizmugurējo žņaukšanu un turēja līdz Andrade gandrīz zaudēja samaņu. Jā. Un tā vienkārši neiespējamais kļuva par realitāti. Engs Orgils Bātarku tika pasludināts par jauno ONE pasaules čempionu svara kategorijā līdz 61 kg. No Kovdas stepēm līdz pasaules virsotnei Engs Orgils Bātarku nesa sev līdzi veselu nāciju. Tagad mocītājs ir pievērsis skatienu spalvu svara titulam, cenšoties sasniegt vēsturisku mērķi – kļūt par pirmo mongoļu, kurš kļūs par MMA pasaules čempionu 2 svara kategorijās. Viens tituls nekad nebūtu bijis pietiekami. Abonē, lai uzzinātu vairāk, un atstāja komentāru par to, kādam vajadzētu būt viņa nākamajam solim.